Kā jūs uztvērtu to, ja es teiktu, ka ne visas reliģijas māca vienu un to pašu par sargeņģeļiem? Daudzi kristieši tic, ka Dievs cilvēkiem dod sargeņģeļus, kas viņus aizsargā un vada. Arī jūdeismā eņģeļi tiek uzskatīti par Dieva vēstnešiem, lai gan personīgo sargeņģeļu izpratne atšķirs. Islāmā eņģeļiem ir dažādas lomas, tostarp cilvēku aizsardzība pēc Dieva pavēles un viņu darbu pierakstīšana. Mūsdienās daudz cilvēku arī tic, ka sargeņģeļi sazinās caur intuīciju vai caur zīmēm, lai gan tā ir daļa no mūsdienu garīguma, nevis māca, ko izdala visas reliģijas. Viena lieta, kas ir kopīga daudzām tradīcijām, ir pārliecība, ka mēs neesam vieni un ka vadība un aizsardzība var nākt dažādos veidos. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai esat kādreiz piedzīvojuši brīdi, kad jūtaties kā aizsargāts un vadīts? Padalieties ar savu pieredzi komentāros. Es lasu visus komentārus.